Man aiz muguras ir 1957. gadā celta ēka, kas vēl nesen izskatījās līdzīgi kā blakus esošās silikāta ķiegeļa ēka, kāda Latvijā ir daudz. Pagājušā gadā ēka ieguva 2. vietu konkursā energoefektīvākā ēka. Tā siltuma patēriņš ir samazinājies 3 reizes no 135 kW uz kvadrātmetru uz 44 kW uz kvadrātmetru gadā. Līdz 18. jūnijam ir iespēja pieteikt arī savu atjaunoto ēku konkursam energoefektīvākā ēka Latvijā. Dalība konkursā sniedz iespēju lepoties ar labi paveiktu darbu, kas dod papildus komfortu visiem mājniekiem, sakārtot ēku un, protams, mazākus rēķinus iedzīvotājiem, kas dzīvo mājā un, kas ir svarīgākais, arī skaistāku vidi mums visiem apkārt. Konkurss jau 15 gadus ir labākā vieta, kur salīdzināt savu ēkas atjaunošanas projektu ar citiem līdzīgiem renovācijas projektiem. Iedrošinot citus sekot labajam piemēram un veidot Latviju ne tikai ilgtspējīgu, bet arī skaistu, pievilcīgu, ar kuru var lepoties mūsu bērni un mazbērni. Lepojies un piesaki konkursam savu renovēto ēku arī tu!